Paldies! Gatavojamies cīņām! Mēs atrodamies Tukumā, kur norit 16. Arņa Kraukļa piemiņas kauss. Arnis Krauklis bija mūsu treneris Kandavā, kurš trenēja jau no 2000. gada, un, diemžēl, 2006. gadā viņš saslima un nomira ar smagu slimību. Tāpēc mēs jau 16. reizi rīkojam piemiņas kausu pa godu mūsu trenerim un mūsu draugam. 16. Arņa Kraukļa kausā mēs cenšamies šo kausu padarīt ar vien populārāku, ar vien starptautiskāku. Ja sākumā mēs piedalījāmies tikai Latvijas klubi, tad vēlāk jau iesaistījām lietuviešus. Šobrīd jau ir mums lietuvieši, igauņi un poļi. Diemžēl Ukraiņi netika uz mūsu turnīru, jo treneri nelaiž ārā no valsts. Bet, tāda situācija tur ir. Tādēļ cenšamies šo kausu padarīt vēl interesantāku, ar cīņām vēl populārāku, lai visā Eiropā pēc iespējas vairāk organizācijas un klubi būtu šeit un piedalītos mūsu turnīrā. Turnīrā ir 2 sadaļas. Mēs cīnāmies arī katas, taisam cīņas pa katām. Un tas, kurš labāk taisa katu, demonstrē katu, tas arī uzvar. Šāda mums ir sistēma arī Eiropas čempionātos, tāpēc mēs lēnām gatavojam savus sportistus arī uz Eiropas čempionātiem, lai viņi var startēt ne tikai kumitē, bet arī katās, katu disciplīnā. Un, protams, arī kumitē, kā jau teicu, pilnā kontakta karatē pēc Eiropas karatē organizācijas noteikumiem. Tikai šeit mēs esam drusciņi pamainījuši, jo uztaisījuši esam arī noteikumus, ka drīkst sist pa kājām arī bērni, low-kicks. Eiropas organizācijā mums līdz 16 gadiem nedrīkst to darīt, bet mēs savus audzinām, rūdam, lai jau trenējamies. Gatavojās!